Censonis man ar tā iznāk kā ienācēji pēc papīriem, jo vienkārši ir mazliet paskatīt kaut kādi senie protokoli, jo šajā gadā ir 60 gadi paiet no tā vēsturiskā 1949. gada, kad notika tā kolektivizācija, tas vēsturiskais brīdis, un līdz ar to par cik valde jau vienmēr tai bibliotekā, ja viņai tā paticis tā parakāties tai vēsturē, ja, par dažādām lietām, tas šajā gadā ir par kolhoziem. Nu jā, tas iesākums bija, ka mēs to abaus to pusīt izņēmām, tur bija 17. jūnijas, tur bija Daigone, Druvas, tad tālāk mēs bijām uz jauno Arāju, tā ir Lamiņa puse, jaunā 5 gadu jaunais Arājs, pēc tam apvienojās viņa padomu Latvijā, un Lamiņa, tas jau bija pret Kalnu, vai ne? Ar ko jūs tur beigās visi sagājāt, tur jau jūs visi bijāt kopā, un beigās jūs vispār visi bijāt kopā, beigās tas bija Pūras, vai ne? Tā kā tās apvienošanās ir gājušas nepārtraukt pāri, vai ne? Un tas apvienošanās arī es atceros, bija atbraucis Biters mājā un saka, tu zini, mūs pievieno pie Pūras. Es piezvanīju Dianai, es saku, Diana, ko mēs uz kāzām kausim? Vai man brūno jeb tavu raibo? Nu re. Tās visas tās savienošanās lietas, bet tas varbūt mūs tā interesēja, tas dibināšana, tie sākuma gadi kolhoziem, ja? Un tāpēc, cik mēs pa pavadienām, ja varbūt, protams, mēs nezinām visus cilvēkus, un kāds pateica, ja, varbūt man pateica saistībā, es teikšu, Censoņa, tā kolhoziņa to vietu, man pateica, laikam, Emsiņš Guntes, kad par Ilgonu pateica, par Zubovu Ilgonu. Es tā arī līdz šim pat nesapratu. Par Zentiņu viņš man tā kā nosauca, ja? Bet mums ar tā saruna bija tā garām ejot, un tad redz, kas pateica? Tālāk vai no Zentiņas, vai no... Es zvanīju Juhņēviču, jā, bet viņa teica Vallī un Martu es nerunāju ar Martai no telefons, jā, bet Vallī teica, ka viņa ir ienākusi ļoti vēl, bet es tagad par Jāni, kas pateica, vai ne? Zentiņu vakar par Ārību atkal piemin, jā, un šodien vēl tik atcerējāmies, ka tā kā, par Striebuli, jā, Zentu, vai ne, arī, jā. Man tagad žēl, ka viņš šajā brītiņā, vai ne, bet acīm redzot ar viņus varbūt atsevišķi pārunāties, jo viņi tiešām arī ir ilgadēji un šajā pusītē. Bet šajā brītiņā Uldis arī tas tiek ierakstīts, lai tikai runājot arī daudz kas aizmirstās. Un tāpēc tam viņš paliks tādā vēsturē, varētu teikt, ierakstīts. Ja? Man ir jautājums vienkārši varbūt jums tiešām katram par to jūsu saistību ar kolhozu Censonis un tālāk ar Dzintars. Ja? Jo es pieņemu, ka viens ir gados bijis tad vairāk, un varbūt viņš ir bijis jau pat dibināšanas sapulcē, cits vēl tad ir kā bijis, es domāju, Ilgons tur pats saka, viņš tāds puika tur vien bijis, ja? Un tomēr šī saistība jums ar šo vietu, es citādāk nemāku viņu nosaukt, un kas viņš bija rasists pagasts, jā? Rasists dzīves, vai ne? It kā kaut kāda kabalējusi Pūras karte, ja? Bet tā viss ir tā, ko mēs tagad saucam par veco kantori, ja? Un tur tā pusi, ja? Tāpēc katram pa bišķiņam, varbūt arī Jānis sākot, Jānis tajā galā ir, ja? Jā, tā tad, vai tur bija mājas dzimtās un kā tur un kolhozam sākoties, cik tad bija tie gadi un ko tad darīja un tā, ja? Un kā vispār tajā pusītē, Jāni, kā tur bija jūsu tēvmājas vai tā? Tēvmājas bija, tēvs iestājās pirmais kolhozam, un es līdz ar viņu zinu, uz pēdām pakaļ, bez stāšanās, bez ko automātiski. Jā. Un tik tu ārā vairāk nevarēja nekur. Jāni, man ir jautājums, kurās mājās, varbūt vispirms pasakiet arī, kurās mājās jums tā dzīvošana, ja tā Jaunķiluši tādas mājas vairāk nav. Kā? Jaunķiluši un Čiluši bija blakus. Upi pa vidu, tagad jau, kas tur ir novadgrāvis tikai. Agrāk bija upi, bija kārtīgi upi, varēja nopeldēties, dzelums bija tāds pāri pa galvu. Zivs bija visu.
Es atvainojos, te pilnīgi ir jāta. Un pat divas meitenes, pilnīgi aplausi ir jāta. Palaidīsim, Arnold. Iesēdies tik starp meitenes vairāk. Gan jau pienāksim līdz Nu vai tā Zetiņaviem brašs sieva pusstundas laikā un viņi ir klāt 20 minūtes knapi. Tā. Un Irēnīte arī smakar faktiski uzrunāja kārtīgi, jā? Viņai mājas tuļi. Viņai to mājas, vai ne, Jāni, jā? Un Irēnīte arī saprot no tās branžas, no tās puses, kaut kur viņi ir no tās pusītes, jā? Var, ja ir vieglāk, tad var arī. Vai Anīte Zetiņa, ja? Kur tad viens pati paliks? Es maliņā. Tā es varēju iet tur sēdēt. Var, ja var, tad jā, labi. Par nopirks rakstamais Jā. pie zemes. Nāc, droši. Vārdu sakot, Nebaidies. mēs tātad pašreiz ņemam priekšā lauksaimniecības arteli, censonis, dibināšanas laiku un turpmākie gadi savienojoties ar Dzintaru un vēl tālāk ar mums, ja? Bet tagad bišķiņ, jā, nu Jānis jau sāka, ja katrs mazliet, nu, cik atcerās no tiem laikiem un nosaucot arī to mājas vietu, kur tad ir dzīvots, ja? Graučiluši, tagad tur tīrs lauks, kādreiz jau Ozols, bet to pašpēkot saspēr. Nav vēlos, jā. Tas vienīgais, kas tur jau līdz tālāk, bet tāds, viņa saucās vecs kap kaut kā. Tur viņi neparādās nekāda, kādreiz Okols putnenciemnieks, kas bija putnenciemnieks, kam piederēja. Viņš jau bija pa visiem tiem arhīviem tur skatījies, viņi nekur neparādās. Bet viņš tagad kaps ir. Tās vēl ir tas kaut. Tas kaut. To federācija vēl. Tās pats kaut ir bajā, vēl arī tas. No pirmā mežē. Tas Ozols saucams, jā. Tur arī tās kaut. Un tā viņa agrāk tur ir bijuši. Un tā, man jau tas kaut kur laiks īsvizi. Man tikai gribēja uz te laukomies brigadieru kursiem sūtīt un citur nekur. Lūk, Jānis, ka bija pat priekšsēdētājs, nemaz nedomāju, gribēja pat traktoris, nu, kur. Avādi nevarēja tikt, nelaidi. Laukomies brigadieru tik, par to tikai. Un tā, es beigās, lūk, Jānis aizgāja uz kursiem, Emziņ, kas bija grāmatvedi, ne? Tu palikies vietā. Un Zaļs priekšsēdētāja vietnieks bija tad, man palīdzēja tikt uz kalna uz traktoristu kursiem. Izrakstīt un nosūtījumu, to es vēl tagad atceru. Un tā es tik no to nepilnu gadu nostrādāju kolhozē. Bet tad beigās atnāca apagaļā. Un tad bija tas MTS, tā strādāšana. Un kuros gados tad atnāca atpakaļ, kas tad tie bija tad apmēram? Kad kolhozes nopirkt, tur Kolhozes nopirkt, apmēram. 59. 56. Nē, 50. gadu beigas, 59. Uz kolhozu īpašumu 59. gada. 59. Jo es saku, vienkārši nevar Latviju vienkārši vēlēt. Mēs vienkārši vēl vēlos. Mēs jau skaitījāmies pie RTS, kad MTS nodibināja RTS. Es 2 gadu nostrādāju vēl RTS. Es ar MTS komandu aizgāju uz Zūrām, aizgāju. Un atnācām, kad bija jau... Jā. Jā, un pēc tam, ko darīt? Tad jau tā, visi... Izgāja kursus, Es saprotu, strādāja pa traktori. bet atgriežoties 59. gadā, nu tad jau Atnāca likumīgi atgriezās kolhozes nopirkt traktors un mēs varēja iet, patiesībā varēja iet, kur gribu, jo tāds MTS likvidējās. traktoris Bet direktors no iesākuma sekretāri uzdeva, kad raksta darba grāmatiņa, saka, MTS ir reorganizācija, norīkot darba kolhozu. Kā tu man no valsts, bija tāda likuma, tur ir daudz sāk asitiet, un beigās nerakstīja tā vairāk iekšā. Man vēl tik darba grāmatiņa ierakstīts ir, kad, sakarā ar reorganizāciju, nozīmēts kolhozes atpakaļ.
Un tad pa traktoris, pa traktoru brigadieru, un kaut kur atnāca apakaļ pa mekaniku, tad atkal pa traktoristu, pa ekskavātoristu. Tie darbi valsts izmainīt. Nevar ar tos gadus neko atcerēt. Jā, nevajag arī nemaz. Bet saistībā tēvs tātad pirmajā jau dibināšanas sapulcē iestājās kolhozā? Nē, viņš otrs sapulcens. Kad otrs sapulcs bija, jā? Jā, pirmie tur pa to mežvēri, kas tur bija, Rapkeviči un Lamanovskis laikam bija tas. Ap divi amoliņi, Kārlis un Kristaps. Ziniet, man ir kopija no šī protokola, no tā pirmā, jā? Un te ir arī tā rakstīts 49. gada 9. janvārī Pūres pagasta. Aizupju mājās. Pūres pagasta, jā. Skaidrs, tie bija Aizupju mājās, tā pirmā lauksaimniecības arteļa dibināšanai. Sapulcē piedalās šādi darba zemnieki. Ginters, Jānis, Zubovs Jānis, Lukjanskis Ēriks, Zosēns, Antons, Amoliņš Kārlis, Amoliņš Kristaps, kā minēja, Freimans Marija, Greitārs, Greitārs Marija, Rieksniņš Dāvids, Locis. Tas Kristaps bija, tas nebija kā. Jā, tas bija. Tad nevar izlasīt Fricis ar uzvārdu kādu, tur nezinu. Ēriks, tas ir Brahmaņa. Brahmaņa Vilmaitē. Tēters, Tas ir mans tēvs. Tas Leņas saimnieks. Viņi citādi Vilmaitē. Nē, nu vienalga. Un Tropša Francis. Tad ir daudz Tā, nu jā. Un tā tad dienas kārtībā skaidrs 5 punkti. Un ko tad ievēlēja par to, par priekšsēdētāju? Lukjanski. Ievēlēja par kandidātu valdes priekšsēdētājiem, jā, tiek uzstādīts Lukjanskis, jā, un tad viņš arī tiek ievēlēts. Tad viņš ir šis pirmais priekšsēdētājs. Viņš ir pirmais priekšsēdētājs. Viņš tad ir mirsi. Nē, nu viņš tad ir mirsi, skaidrs, viņš tad ir, jā, un apvienojoties ar Dzintoru, arī viņš tur pirmo gadu, vai ne? Labi, paldies, Jāni, īsumā, Ilgoni, tātad par tevi, jā, tad saistībā ar šo vietu un ar šo laiku, tad laikam vēl bija kaut kāds puika, jā, arī, jā. No. Vispirms mēs sākam ar to, kurās mājās tā dzīvošana? Ziediņos. Blakus Vargaļiem. Jā. Nu, un vai atcerās no dibināšanas tos Nē, tad pavisam, vai tas ir bērns, jā? Jā. Cik tev varēja būt, kad 10 gadu? Nē, 7. Bet tēvs iestājās uzreiz, jā? Iestājās. Jā, nu ja viņš te bija minētajos, jā. Nu jā. Un māsas arī bija vecākas vai kā? Viss vecāk. Un tad viņas arī iestājās? Viņas strādāja izpildu komitejā. Āmiņā. Ko? Āmiņā tikai kolhozā strādāja. Āmiņa tikai kolhozā, un Otīlija jau bija izpildu komitejā strādāja. Bet Ilgona, bet kā tagad tālāk pašam, labi, tur tad ir tā dzimtā vieta, bet darba gadi kolhozā, kā pašam veidojās? Vai tur dzīvojot, vai... Tur dzīvojot, jau no skolas laikiem, jau pa vasaru gāja strādāt, ka man ir viss tās darba grāmatņā ir iekšā, ka tur sākas, tad es nezinu, kā tas ir, un tad, kā bija 17 gadā, es dabūju to komandējumu no MTS uz Zūram. Aizgāju tur, atnāca atpakaļ, un tad jau
Jānis pa priekšnieku. Ak, Jānis bija priekšnieks, jā? Aha. Traktora brigadieris tikai. Aha. Labs priekšnieks bija, vai stīgrs? Labs bija, kas priekšnieks. Bet, un tā kā dzīvošana atnākot atpakaļ, vai tās mājas ziediņi, kas tur tad? Vienu brīdi bija, un tad... Viņi vēl tagad tās mājas ir. Jā, tāds. Jā. Tur kāds dzīvo? Nē. Tur nedzīvo. Nedzīvo, jā? Tur viņas. Žurks, nedzīvo. Jā. Un tā visus tos gadus uz traktori, jā, un... Jā, līdz 64. dzimtarā un pēc tam būrē. Aha, jā. Nu, redz kāds kārtīgs dzīves, daudz nav nekur maisījušies, vai ne, tā. Zēpiņi, nu, tagad, apmēram jau tagad, man tas bija pārsteigums, ka es kaut kā biju iedomājusies, ka tu esi tiešām ienācēja no kaut kurienes, bet izrādās, kā tad ienāci. Bet kuros gados tad tu ienāci, es domāju, ka jūs to pat Arnoldu jau bijāt sasitušies. Nē, 44. gadā 8. oktobrī iebraucu Varkaļos. No kurienes tad to iebrauci? No Vidzemes. Visi mūs izdzimta tur no mājām laukā un 44. gadā 8. martā vai 8. oktobrī es iebraucu Varkaļos. Un tā. Kur jūs braucāt no tās Vidzemes? Jūs braucāt no kaut kur vienkārši beigāt, vai arī doma bija tikt līdz kaut kādai izbraukšanai? Nebija doma. Man bija, bet man bija draudzenī tēvs, bija te pagast vecākais, un viņš man izsvītroja laukā. Man bija 4. janvārī jābūt Ventspilī uz kuģi. Bet viņš izsvītroja laukā, jo es nekur negribēju braukt, un tā es te kulstos par to pūri. Kā tas ir jābūt bijis kuģi? Es nesaprotu šitos laikus. Nu kā, kas tad to izlēs? Vārds laikā sūtīja visu uz Vāciju. Ak, tā, jā. Darba uz Vāciju. Darba. Sūtīja visus bēgļus uz Vāciju, vai ne? Bet tā es te paliku. Un tā es arī tur tajā sapulcēju. Zetiņ, vai Varkaļos, kā tu tieši Varkaļos, kā jums ierādīja to vietu, vai kā jūs nonācāt? Nē, mēs bija, tam Amolim Kristapam sievu, mēs satikām Mūrmužā. Un viņa teica, mūsu mājā nav neviens bēglis. Brauc uz mūsu māju. Viņi dzīvoja tur, tā Amolina ženija dzīvoja tur tajās Varkaļos. Un tā mēs aizbraucam tur. Un tad tur šķūnī mēs līdz novembra mēnesim gulējām šķūnī. Un tāpēc tam tur istabā sataisīja nāras, un tad visi gulējām tā istabā. Un tā ir palika tur tajās Varkaļos. Jā, tev diezgan daudz gadu tajās Varkaļos, vai ne tur sanāk? Jā, Varkaļos 14 gadu, 58. gadā aizgājusi uz Prieškalniem. Un 73. gadā uz Viļeti, uz jaunu. Tā viss trīsās vietās. Jā, bet, un tev ar šo dibināšanas laiku, to kolhos dibināšanas laiku? Es biju tajā dibināšanas sapulcē. Jā, es biju tajā dibināšanas sapulcē un atceros, kā vēl atceros visu tā istabu, kā tur visi bijām istabā un tā, vai ne? Un nodibināja to kolhosu, un tad jau tūlīt jau sūtīja, jo es vēl atceros, ka tajā dienā, kad bija tā izvešana, 25. martā. 25. martā, kad bija tā izvešana, tad vēl mums bija kaut kur šita te aiz Pūras skolas, bija mežā, bija materiāli jācērt priekš kolhos jau, tur tā vai ne. Bet, par cik bija tā izvešana, tad tā Varkaļiem, tā Ella dzīvoja šita te, Ābelīties, kur Kandera Grasna dzīvoja. Viņi tur dzīvoja īreja, tur tā vai ne, viņi gāja skolā un gāja. Un es teicu, es neiešu uz mežu, es aiziešu pateikt Ellai, kad vecāks izved, un tad viņi meiteni nāca šita te uz pūri, te pūrē bija savast viss. Zetiņ, mazliet par tavu to, arī visi tie garie gadi te ir, visi te ir vadīti par tiem taviem, tā
Tā pārējot, tā pārējot. Tas ir darīts, kādas amatos. Zini, tā, ka kādreiz ieliekat kulēt, un tad es atceros, man aizsūtīja uz Rīgas kursiem, par grāmatvedi. Un tagad vajadzēja, kā to naudu no bankas dabūt mājā. Jo tad jau teicu, ne visiem, kas brauc pēc naudas, to sūtīja līdz izstrebīties un tā tālāk, vai ne, tomēr meža vēl bija pilna visā tā. Es teicu, es gan zinu, kā es dabūšu. Man bija tāda traka ķēbeli, Auliņa, Kārliņa bija tāda Grētхena, bija tāda. Es tai ķēvēju mugurā, mugursomu uz pleciem, aizjāju uz tukumu, 42,000 ieliek mugursomā un jāju mājā, kurām ienāks prātā kā dulsts kuģis. Ar zirgi jāju pēc naudas uz tukumu. Mājā māca saka, bet kur tagad liks? Bāž mans krasts. Tur es nebija, sīfa nekā kas nebija. Mums bija tāda kaste, vai ne, ar noceļām vāku. Ieliktāja kaste, un tad otrā dienā ziņoja visiem pēc naudas. Tad tā, un tad pēc tam jau kā apvienojās, un tad pēc tam tur par posmnieku, pēc tam par brigadieru. Pa karjeras kāpniem uz augšu, ja? Tu tāda karjeriste, ja? Tā. Kamēr nonāc līdz pūrei. Jā, un kad nonāc pūrei, kāds tā tev, bet tad tie darba pienākumi bija? Jā, lokotības brigadieris. Tad brauc pa visu. To nevienam nevar iestāstīt, kā pūrei kādreiz. Vai trūk, jo tie teikt, ko audzināt. Un tad braukāja pa visu pūri, pa Tukumu rajonu, gan uz Olaini, gan visur brauc pēc teļiem, un pat taču mēs vedām teļus no Rjazaņas. Tas ir 270 km aiz Maskavas. Un toreiz bija degvielu nevarēja dabūt. Braucam. Visnieka. Ēriks. Viņš saka, zin ko, mums tagad degviela nav, ko mēs tagad darīsim. Viņš saka, bet tu zini, es pakulēšu, un tu skaties, kam ir 3. Lūk, tur augšā, tā ir mūsu mašīna, to mēs varam turēt ciet. Un tā mēs no 12 līdz 3, kamēr dabojam 20 litri degvielu, tad braucam līdz Viļītī lūk. Vai ne? Bet tā kā nepietika, vai te pamaz? Pamaz bija, nevarēja. Toreiz jau nevarēja degvielas dabūties, ka 79. 8. gadā kaut tur saunas, kas tur Ukraina, vai dievi. Es, Arnoldu, varbūt mazāk pa to degvielu, es pa tiem teļiem domāju, vai tad tos te nevarēja smietas saucēt, vai kā, vai ne? Tā ir visi tie gadi aizgājuši. Mēs tā tagad, tā pavisam ātri pārējām Taurīnu nelūdzu. Sensoņa laiks, es neatceros, tad es gāju skolā. Kuras tavas mājas? Jorķēni. Dzimusies Pūrei, Jaunķilužos, Jāņa mājā. Tāds puika atcerās, ka mums sacīm pārējos tos lielākos vienā istabā, tiem nav jāredz, kas tur notiek. Tu pat atceries? Es atceros labi. Tas kā, vai ne? Zentai vīrs, Elmās, tas jau bija tāds puika, šitāds Kārs, tas bija vien. Kārs jau vecākais. Kārs bija vecākais, tas bija vien gadu vecāks par maniem. Indervet. Mūs viss tur pa mans mācis viena istabā sabāz iekšā, zini, kā 2 dienas, lai dzīvot. Vai es devu vai nedevu, to es neatceros vairāk. Bet dzīvu palika. Jā, bet dzīvu izdzīt. Tad tas iesākums tev tur pie tā Jāņa tur. Pie tā Jāņa mājās, jāsaka tā, jā. Tad es nezinu, kur tēvs no Jaunķilužiem uz Skaļus Sudmaļiem, tur mēs ir dzīvojuši, man ir bijis gadiņš, kad Sudmaļi. Un tad atnākuši uz Jorķeniem.
Tā ir Tā Brastiņos tu dzīvo. Jorķen. Nē, Jorķenos, tas jau bija dzimtenes laiks. Un Jorķenos rīkoja iekšā bērnā. Un mamma negāja par strādnieku, kas tur vajadzēja. Ja par saimniec gribēja, un mamma negāja. Ja iet ārā, jā. Un tad aizgāja uz Priedainiem pie ķimeņa Frici. Tur iztaisīja vienu istabu un virtuvi. Tur mēs visi dzīvojam. Skolā tu gāji, tevi būs skola? Jā. Un no Brastiņiem, no Priedaņiem gāja skolā un arī no Brastiņiem. Un tad vajadzēja cūkopēji un tad iedeva Brastiņos dzīvokli. Un mamma vecā kantori, kas sauc cūks. Tās, kas tu tur cūku. Es nav bijis tagad zvaigžņu Rīgā kaut kas vai nav? Tad cūku. Viena ir. Mums Brastiņos tad es beidzu skolu, gribēju iet pa frizieru mācīties. Tad jau tāda skola nebija, mums bija radi. Tad jau bija pieņēma tur vienu praktikantu, viņa saka, gaidi nākos gadu, labi gaidīja, bet tā, ka iesāk iet zem, man bija pirmā brigadiera. Kā iesākam, un tā visu laiku tepat tas pa pūru dzīvo. Bet tad lauku brigādē tas ir? Lauku brigādē, tad bija pa brigadieri palīgi, tad no brigadieri palīgi pa brigadieri. Un tad apvienojās ar dzintari, ar to pūļu. Un tad gribēja, lai es iet uz Lamiņiem, dispečeros strādāt. Es negāju un dabūju mašīnu, atbraucu uz pūras cehu, kad nāks uz pūras cehu. Un tā ceha nostrādāja 13 gadu, un kamēr aizgāja pensijā. Un tagad dzīvo. Un nāca cehā. Tagad Aivars Žimāns, kam vajag pūrēt dzīvokļus. Es dzeltena māja, nav kas iet dzīvot. Ābolausum bija tik pretī, ir Namiki jau bija pretī, ka man nevajag dzīvokļus. Es teicu, man vajag, kas jums kādēļ. Un tā man ietēva te bijušā Kraikas mājā 2 gadus nodzīvoju. Un tad mēs samainījās ar Rožīnas Kaivāru, un tagad jau ir 14. gads, kad dzīvo dzeltenā mājā. Tad tādas lokus tādas, vai ne? Tādas izgājas, vai ne? Nu kā, te pat ar... Trešais stāvs, vai kāds ir bija? Trešais. Jāiet ciemos, vai ne? Nu jā, nu tad īsts vietējais, ne? Jā. Ja Zendiņi... Vecā kantorīt, kad tur jau tad rīkoja tās ballītes. Arnolds, cik reizi man uzcēla uz skapa augšā. Reiz un tā, ka Arnolds slēpjās ar puķis un saka, viņam nav nekāda sakara. Uzcēla uz skapa augšā. Netiek zemē. Nu, paskat, vai nevarēs. Redz, Arnold, kas iznāk, vai ne? Visi grēki nauca. Jā, Zēta bija pirmā, kas man... Kaidrīgs un man visi mēs kopā gājam. Jā. Vārkļos, kad kaut kos balvoja, kas tā jau viss bija. Jā. Šis jau bija tas. Nu, Arnold, bet tagad, tad tu višķiņi arī, tu tikai tā no sākuma, ka tu neko, bet tagad no abām pusēm saka, kad tu, vai tu tik uz tā balēm iznāc, vai tu strādāji ar šai Es jau nebiju tad te dzimtarā. Nu, labi, Es biju padomu Latvijā. Ak, tu esi padomu Latvijā, jā? Tas ir... Es sāku, jā, šī puse. Kura puse, kur tad tev tās, kur tu dzīvoji, tad... Mana dzimtā puse ir Ventspils rajona Žužavas pagasts. Bet kā tu šeit ienāci? Sakūlas ar zemes. Bet pagaid, Zentiņi taču nebija tai padomu Latvijā, vai Zentiņi? Nu, tāpēc es domāju, kur tad tu... Nē, satika Zūras mehanizācijas skolā. Viņš bija brigadieri, es biju traktoristos.
Tagad, kad bija, kad aprecies 54. gada vecgada vakarā, es iesniedzu atlūgumus, lai laiž, bet toreiz jau direktoram bija tas vēl niķis, un likums bija, ka tev neatlaid. Es 3 atlūgumus iesniedzu viņai, nē, viņai vajag brigadieru un savu nelaižoju. Tagad es iesniedzu 3. Man bija vecākais traktorists tāds Mūrmans, es uz to uzrakstīju visus to tehniku, kas uz mani skaities, visus traktors, visu kuldivot, visu tehniku. Nu, un toreiz mums deva brigadieriem, es vairs neatcik tur graudus vēl klātmā, no izstrādes dienam, kas te gāja kolhozā. Man bija kaut kur zūros kā 4 tonnas, laikam, tie graudi. Man bija 3 kolhozas, starp citu. Nu, un tagad es izņēmu mātei uz Užavu, pārējais atstāju turēšu un pierakstīju klāt. Es saku tā, ja jums kaut kas vēl ir, es viņu parādā jums. Tad es saku, man paliek graudi iekšā, ar tiem jūs varētu rīkoties. Un tā es atnācu, un paldies Dievam, kad Kandavā bija atkal šītas te Nikolajenko. Kad tas es tam teicu, ka tāda lieta ir, es saku, man nelaižu. Viņš teica, es ar darba grāmatiņu man neizdos. Nu, viņš teica, nāk, šopas tev pieņemt pēc darba grāmatiņu. Un tā darba grāmatiņu, viņi, kas ir brigadieri, direktori satikas, katru reizi viņš prasīja, tādu patiks, ne, viņš nāks atpakaļ pie manis. Nu, tā es darba grāmatiņu saņēmu, tad, kad MTS uz likvidēja, tad atsūtīja man darba grāmatiņu uz MTS, uz RTS toreiz. Un ierakstīts bija iekšā, vairs Roze nebija. Bija tur tas galvenais agronoms, tad jau par direktoru. Ierakstīts iekšā, atbrīvos no darba, paturīgi darbu atstāšanu. Tas uzraksts man tad darbu, un tagad viņš ir iekšā. Nu, un tā es ar kūlas tad atdācu uz šī tev Kandos, tagad es esmu pieteicās pa traktoristu. Bet tu tajā MTS? MTS, Kandos MTS. Tagad... Nu, kur tad dzīvoji? Varkaļos. Abi dzīvoja šeit, Varkaļos, ja, kur Zentiņi dzīvoja, ja? Nu, tagad uzreiz, kā dabūjuši viņš tos pārējais, pat uz visu, jūs pa brigadieru strādājat. Es saku, jā, un kāda es nostrādāju Zūras, es saku, pēc skolas beigšanas. Man vajag brigadieru, Trokšs Jānis bija nozēries. Un man Trokšs Jānis vietā. Es viņam biju pa palīgi 1. gadu, un tam mums bija abi kolhozi. Padomu Latviju bija, mēs nebija apvienotos toreiz. Jā. Tad es nezinu, tad Jānis bija galva brigadieris, es viņam pa palīgi. Jā. 2 kolhozi bija, un beigās Derkonosovs, ka nāca pa galveno inženieri. Tas teica, tādu palīgi nevajag, katra kolhoza vajag traktoru brigadieris. Arnolds palikās, es palikās Zintarā, Arnolds es palikās Padomu Latviju, tā kā bija, un tā es tur nostrādāju, un tad man uzskaitvietā aizgāja projām, un tur man iedeva arī beigās dzīvot, un es teicu, Zentei, nākšu par uzskaitvieti man. Nu, tad Zentei nācu. Kas tev pirmā bija? Alma, ne? Ko? Alma. Uzskaitvieti? Jā. Nē, tā... Garančs, skaidri. Garančs. Pareiz, tā aizgāja dekreta un... Mums bija tā Vilka Alma. Tā tad nebija. Vilks bija brigadieris, tur Padomu Latviju toreiz, Vilka Ernests. Ķīšos uz vēl dzīvo. Tā ir galva uz to putnecības galva. Tad, kad es biju tā Jāna kopā, ka mēs bija strādājot pret palīgi, te viņš man bija pa mašīnisti. Tas Vilks? Vilks, jā. Nē. Divā Knisu. Knisu traktoris. To traktoristu, un viņš pa mašīnisti bija Vilka Ernests. Arnold, bet tad tā ir Padomju Latvijā strādāja līdz tam laikam, kad pievienojās Dzinteram? Jā, pievienoja, pirmais jau bija Pretkalns. Savienoja kopā. Nē, pa priekš Padomu Latviju. Padomu Latvijā Pretkalns? Nē, Tā bija pareizi, savienoja kopā, es domāju, kā tad... Vēl Jāni, mēs teicu, kā Zintars ir ielāts, Jānis paliek pa mehāniķi, ko tad es? Beigās tas Jānis bija atteicies, Riekstīns atskriet uz priekškalniem, viņš saka, Jānis nenāk, viņš saka, nāc tu, es saku, es saku, tā jāiet, es saku, ko tad? Viņš man nelaiž tik un tā vaļā tas Riekstīns, vienalga, palīdzību tām divas. Tā esi šo dārnītas vadītavu, es teicu,
Lai man uz ko tad traktoris te maksē tādas augas 7 rubuļi, pat pa izstrādes dienu 7 kg grauds, a mehaniķiem 80% no priekšsēdētāji. 3 reizes mazāk auga, kā traktoristam. Priekšsēdētājiem bija. No, tā jā, saimniecība, kas tā Padomu Latviju man vispārīgi bija. 400 rubuļi mēnesi. Pa mehaniķi? Jā, kas strādāja Padomu Latviju. Es vēl beigās ar viņiem sadūpojies. Es teicu, pa 4, kur tad sāk runāt, kur brauc visur. Visiem ir 800 000 rubuļi, man pa 400. Man liekas, es jāpateic, vairāk es maksāt nevaru. Es teicu, 80% no savu augu. Ozoliņš bija tas priekšnieks. Es teicu, Ozoliņš, nesaka, lai vaļā man. Es jau visu sarunu skautu uz tehniku. Aiziet atpakaļ uz tehniku par praktisku pasniedzību. 1,3 kapeiks. Beigās, nē, pielika kaut nē, izmanāt, ka savienošanās, ka dzinteri. Savienošanās. Pēc savienošanās ar dzinteri, ko tu darīji? Palika dzinteri par mehaniķi. Par mehaniķiem. Tā arī visus tos gadus. Kāpēc, kā tur iznāk tas kolhos, likvidēja vai... Nē. Pareizi, es 11 gadus nostrādāju, Jā. atnāca tas, kā no viņam bija tas uzvārds, kas man pa priekšu atnāca viens no akadēmijas. Lasmans. Ko? Lasmans. Nē, Skrebels atnāca no Jelgavas. Jā, Skrebels. Un tur iztaisīja dzīvokli, kur tagad Vilns man dzīvo augšā. Nu, to es pats atbīšu, viņš ir zamtenieks, tas bija. Ko? Tas bija zamtenieks viņš bija. Skrebels tas? Jā, viņš no Jelgavas akadēmiju beidz, un pirmais viņš no zamtes, viņš pats jūģoja šurpu. Atjūģoja un tagad, Viņam dzīvoklis viss Jelgava aizgāja apakaļ. Jā, ar augstāko izglītību cilvēks. Es man nav augstākā izglītība. Viņam ir augstākā un bija tādu, es teicu, kaut kā viņam nepaseņ. Priekšnieki ir saka, tagad es ar kā tad iznāšu. Es jau nevaru, es saku, viņam tad ir jāiet, samaini, tagad viņš aiziet, cik viņš mēnesi laikam, kā viņš nostrādāja. Tagad, kas mehāniķi bija arī visa sagāde. Viss rezultāts, viss, kas vajadzīgi bija, viss tev bija jāmēr. Es šietu aizvedu, izrādu tukuma, viss iepazīstinu. Viņš vienreiz aizbrauc. Tāds, kāds viņš aizbrauc, tāds viņš atbrauc. Otrais aizbrauc, tāds, kāds atbrauc. Tagad beigās viņš teica, brauc tu, es palīdzu tava vietā, te darbnīcē. Es kā aizbrauc, es atvedu tas rezervzājs. Beigās viņš pēc mēnesi aizgāja pie priekšnieka. Viņš ir lietas polā atpakaļ pa galvu un aiziet pa darbnīcu. Es to nevaru dabūt gatavu. Nu, un tad viņš, es nezinu, cik viņš nostrādāja šite, vēl pēc tam kādu mēnesi vai kā, un tad viņš aizgāja prom, viņš dabūja Jelgavā kaut kādu vietu. Un tad es viņu satiku Tukumā, atkal lauku tehnikā, braucot, satiku tur. Es esmu, kā, viņš saka, tagad man nekāda vainoša, man pa ko nav vēl, viņš tik pēc papīriem. Tad es saku, ko tad šita tagad meklē, viņš saka, tādu un tādu mantu vajag dabūt, viņš saka, tu nezini, kur tā es saku, es zinu, es saku, ko aiz apskaties, es saku, kur tu brīd parādi, un tā es viņu vairāks nesatiku. Un tā es atkal strādāju, atkal tāpat atpakaļ. Jā. Un tad atnāca, kas, kā viņam bija tas Grantiņš. Grantiņš. Atnāca Grantiņš, ko Grantiņam maisa karta kabatā, man tā maisa karta nav kabatā. Tas pa kartu. Partinieks. Skaidrs. Man jāiet atkal ir projām. Nu skaidrs. Man jāiet atkal projām. Es tagad esmu darbnīcas atkal iekšā. Viņam Grantiņš bija partija. Jā, bija. Partija bija partija. Tikai tā skoda, tā bija sieviņa. Abi divi. Nu, un tagad, tas arī tagad. Vēl Nelaik Juhņēvičs Jānis, to, kā es šodien atceros, ienāk tagad pie mani, kas darbnīcas tur strādā. Viņš saka, Ārnold, tu saka, sūdīgi ir. Es saku, kas ir pavaini? Viņš saka, kombainim, toreiz veciem kombainim divu disku sajūku. Viens ar skrūbi ieregulē, un otrs ar ķepiņam. Tiem pirmajiem. Viņš saka, es neprotu noregulēt, es saku, paga. Es saku, priekš kam tā grīņģiņies? Es saku, ej pie Grantiņa, es saku, lai viņš noregulē. Es saku, es kā kādreiz, es saku, regulē visiem jums. Viņš aiziet tagad, Grantiņš pie mani iekšā tagad. Kāpēc tā nevarēja? Es saku, kā? Es saku, es strādā savu darbu, es saku, man te jākniedi diski vai kaut kas, es saku,
Jūs tagad, es saku, tas inženieris runāja, es saku, ja tur pasniegtu pamāc, kā viņš ir jādara. Šis tagad izņemas, te man ir, es saku, nē, es saku. Ja nē, es saku, ej pie direktora projām, es saku, mums jau, es saku, es neju. Kas tas Jānis, saku, ko darīt? Es teicu, Jāni, uz lauku tu man aizbraukt. Var. Es saku, nu labi, es ar motociklu būs tev uz lauku. Es saku, tur tas noliku. Un tālāk, tagad labāk vienojās ar Tad jau vēlāks viņš jau vīries man klāt, jo viņš tas, MTS direktors, nu kāds direktors, ko viņš zina no tehnikas? Viņš zināja papīrus parakstīt, kaut ko viņš to zina, bet no tehnikas viņš neko nezina. Jā. Bet kā tev pašam tagad palika ar tiem darbiem tagad turpmākos gadus? Pēc tam es biju pa darbnīcas vadītāju, un tad beigās, ka te viss tad par, cik es 2 gadus nostrādāju par dišpečeru, vai 3 gadu iznāca, lai par dišpečeru. Kā tur bija? Tu ar tur toreiz bija. Cik gadus es 2 vai 3 bija. Cik gadu? Un tad, kā es biju pa dišpečeru, tad cik 4 mēnešus es biju Ukrainā. Tai grupai pa vecāko, kas Salmas presē sūtīja uz māju šite. Nu, tā atkal, kad apvienoja pūri, tad gribēja man šitie arī pūri pa dišpečeri. Es prasīju, cik alga? 200. Es saku, paldies, es smāgu arī citu kaut ko darīt. Es saku, pirmkārt jau kad bija, jau pretkalns kā bija. Līdz 10 rajonā zīmes jānodot. Tagad, kam es tu pa telefonu, nebija jau tā, ka tagad mobīle, kad tu piezvani un dabu, tad tu kam es tu nevar sazvanīt. Rācijas tās ar gāja, ja bija zvejnieki jūrā, tad tu bija neko tu saprast nevarēja, jo uz vienu vilnu bija viss. Nu, tagad, kam es tu dabu, pat taisīja dūlt grāmatvedību. Tagad tev ir jānodot zīmes tik, tu no tagad man pretkalnu zidro klāt, cik viņš ir uzārs, cik viņš ir apsējis, cik viņš ir nokūtījis, tā ir otra grāmatvedība. Un tad, pēc tam nākošā diena, kad dabu īstas zīmes, nu tad tur reguli. Es tagad aizies pūrē, es saku, dzimtars, pretkals, saku, man 3-kārtīgā grāmata, es saku, nē, un tad jāpapsūs toreiz palikt par to galvu. Un tā es paliku par atslēgnieku visu laiku. Un miers mājās. Miers mājās. Tā vēl šodien kaut ko kā vajag kādam. Nu jā, un vajag arī, vai? Paldies, Arnold. Zeteņā. Nu, tad ir laikam īstā vietējā arī tāpat kā teātri. Vietējā, vai ne? Nu, ir klīts, ir pa vecmokam arī. Bet kādos gados es tos neceros. Tilpmačās mēs ir dzīvojuši, tu mums zemi iedevu tēvam. Bet cik ilgi mēs dzīvojam, to es nezinu. Un tu mēs vēl atnācam uz Lūšiem. Kā mūs atsūtīja tā. Un tad no Lūšiem aizgājām uz Zosaniem, un tā es tur nodzīvoju gamani līdz šai dienai. Nu, ne jau līdz šai dienai. Nu. Kur ir Zosāni? Tur. Uz kāju, ka brauc labu. Es tāpēc domāju tāda, Rožāns jūs zini? Kaudzu? Rožāns. Nu, to vismaz es esmu dzirdējusi. Nu, no Rožāniem. Kilometrs. Jā. Un skola arī šeit, vai? Šeit ir skola un vecmokās ir skola. Vecmokās to es atceros rītīgi 3 klases. Un tad es atnācu uz Lūšiem, tad es gāju šeit. Un arī no Zosaniem es gāju šeit uz skolu. Vienā klasē gāja. Jā, kad es vairs tā neatceros neko. Jā, es gan atcerās, Jānis jau bija tas ienāca iekšā un uzreiz teica, kā tad tur tenēs. Un es arī brīnījos, kā tad tā, vai ne, tur, jā. Zemi, nu jā, un arī tā īsumā, ja, tos darba gadus, ja, nu, tos kolekos gadus, ja. Jā, un tā gāja obligāti, strādāja ar zirgiem, federēja, ecēja. Nu, tas bija viss. Nu, tad pienāca laiks, kad atkal bija jāiziet man no, man bija liela ģimene, tad deva zemi, tad mēs aizgājām uz Mežvēriem dzīvoties vien pat, vai nu tā būtu otrā zeme klāt, redz, ka es dzīvoju klāt, tad, bet es jau biju pilngadīgs, tad nedēļu. Tu esi no daudziem dzirdi, jā. Nu, tad es vēl vazījos par to lauku brigādi, un tad mēs ar tēvu
kā jau brigādē bija jābrauc uz mežu malkcirst, to esi daudz izcirts. Ziemā braucam uz uguņiem, kaut kur tur aiz talsiem, visu ziemu dzīvojam kliegdam. Uz Valgalciem. Ot es neatceros. Mēs ar bānību mazo braucam uz talsiem. To es atceros, bet kā... Par Slišānu to stāstīja, tur arī Slišānu Skaidrīts stāstīja, vai ne Siljānu stāstīja. Mēs visi bijām, Zubaus bija un Smildzēni bija, nu viss kaimiņi tur mēs bijām. Pirmo gadu es sadabīju tam mežam. Mums cita Tā nodzīvoja, nu tas sagribējās brigadieris, lai iet tagad pa slaucēju. Jūs jau ir gulēt pie tēvam brāla, vai tu ir gulējis, es nezinu, brāla. Liela koku māju vai tas Strēļiem. Ķirkups, veikals vēl ir ķirkups. Pa slaucēju uz ķirkups. Uz ķilžiem, jā. Vecus bija. Ne, Arbibēri. Un man augšā vācies ķilžos bija koks. Tu jau ķilžos koks. Es teicu, Jā. Un tad mums tur kaut kas sanāca. Un tad man atsūtīja uz Bajariem. Pirmo dienas tik saņemts. Es tur Bajaros, Nakti pamoši. mēs piedzinu, un tad es tur Bajaros jau paslaucu. Es aizgāju tur projām. Aizgāju uz Reņām dzīvot. Vajag lielā māju, koridoru. Strēļos vajadzēja slaucējus tur. Tad aizvilku tur un tā es tur savu mūžu nodzīvoju. Un tad es tur slaucēju pa visiem gadiem, es ir bijis 20 gadus. Tas ir smagi. Pa visiem. Vai, kad pensijas gadu pienāca, tad arī Nē, fermas gāja? Nē, un tad te bija, kā pūrs stacijā bija šausmīga slepkavība, un man palika baili. Un bija, un tā es atnācu. Tas bija mūsu stacijā. Jā. Tā es atnācu uz Dzintaru pa sāru. Bija pakāsam tas. Jā, tad es tur nosargāju 8 gadus. Un kā apvienojās, tad man Slišāna Jūras arī pieminēt. Es teicu, cik nāks te garām. Pa ceļu, es domāju, es te nemūžam pa sārgu nenāk ceļu malu un viss. Bet tomēr atnāca Slišāna Jūras un pierunāja man. Viņš teica, to tu rēķinies, viņš saka, ja tev paies mēnesis un tu neiestāsies darbā, viņš saka, tev visi gadi būs pagalam, viņš teica. Tāds bija likums? Tā laikam. Tāds bija, Tā bija. Ja pārtraukums vairāk kā mēnesis, tad neskaitījāt kaut ko pasaka liels paldies. Un tā es atnācu te, nodzīvoju te, pa sāru, priecīdams un ustīgi gāja mums visiem. Un tā iegāja pensijā, vēl pastrādāja un tā vot, tā tas mūžs man aizgāja. Un tā aizdzīvoja tagad mājās. Šitās mājas jau mēs nopirkam, mēs jau tā kā Strējos dzīvojam, te varēja dabūt nopirkt, un mēs viņus nopirkam. Un tā mēs tagad dzīvoju pagaidām. Tu jau tad dzīvoji tur, ko tas šofers ielēc tevi, bet tu noslīcinājies? Ko tad? Kad bija tā avārija? Mums to ceļu, jā. Ne, man liekas, nedzīvoja. Man liekas, ka Strēļos dzīvoja. Ko? Tas bija Strēļos viņi dzīvoja. Strēļos tad vēl bija. Mašīna apgāza. Gadā vasarā. Jā. Es tev biju... Pareizi, tad vēl bija vecais saimnieks. Es zinu, ka mēs tas drēbs, katrā tas drēbs, tā tas no to šokas. Un beigās sāk lūrēt, jā, šis kā metes iekš tātais kalvēs ieķēris un tā bija palicis. Es te biju Dzintarā, kad ieved tos divus, kas noslīka to traktoru, kas Visnieks un birznieks. Birznieks un birznieks. Jā, tad es biju taisnība tā naktī. Un arī bija tā naktī, kad Loči jūru nobrauc. Pēteri. Jā, tad es arī biju taisnība tā naktī dežūrēju tur. Tur jau nu bija tā bēdīgāk, tur jau nebetē, jau bija lustīgi mājas visapkārt. Un paldies Dievam, man nekas tāds nebija gadījies. Kā šodien būtu jāsēž, tur vienreiz es atceros, es nesēdētu. Tagad ir bailīgāk, jā, noteikti. Jā, es tā vēl pa Tagad jau skaidrs, ka... dišpečeri bija tagad
zvan šitā te, kas tagad veciem bija tas sieva, kāda nomīra arī. Vīks nav. Alma, zvan, Arnold, man te viens staigā sējmašīnas tur ārpus. Man te viens staigā riņķi apkārt un ar tām sējmašīnām, es nezinu, ko viņi darīja. Viņš saka, man liekas, viņš tur nolikas kaut kur gulēt. Es ģērbos iet skatīties, kas tur ir. Aiziet, jā, viens ir kažok uz galvu, tad es nolīdzu, es šitās tā kažok.